Matemātikas izaicinājums 71. diena. Kāpēc matemātikā ir burti? Mēs esam ļoti daudz laika veltījuši parastajām daļām, un ir pienācis laiks nomainīt tēmu. Mēs tuvākajā mēnesī runāsim par algebru, un ievadā vēlos izteikt pavisam vienkāršu domu. Iedomājies, ka tu gribi nopirkt dažus pīrādziņus un dažas jogurta paciņas. Kā varētu izrēķināt, cik tev būtu jāsamaksā par savu pirkumu? Ļoti vienkārši. Jāsareizina pīrādziņu cena ar pīrādziņu skaitu. Tad tu zināsi, cik jāmaksā par pīrādziņiem. Pēc tam jāsareizina jogurta paciņas cena ar jogurta paciņu skaitu. Tad tu zināsi, cik jāmaksā kopā par jogurta paciņām. Un tad, kad tas ir izdarīts, viss jāsaskaita kopā, lai uzzinātu gala izmaksas. Viss manis teiktais taču ir matemātiskas darbības, vai ne? Turklāt tās nebija nekādas ļoti advancētas darbības. Un galvenais, visā procesā netika pateikts neviens skaitlis. Sanāk, ka es varu iedot tev instrukciju, kā aprēķināt, cik tev jāmaksā par pīrādziņiem un jogurta pakām, pat tad, ja es nezinu, cik tie maksā un cik tu tos gribi nopirkt. Tad nu pierakstīsim šo instrukciju. Maksa par pirkumu ir pīrādziņa cena reiz pīrādziņu daudzums plus jogurta paciņas cena reiz jogurta paciņas daudzums. Instrukcija it kā ir dota, bet ej tu nost! Kā es noguru to rakstīt? Varbūt es citreiz vienkārši rakstīšu burtus. Maksa par pirkumu būs M, pīrādziņa cena būs CP, pīrādziņu daudzums būs DP, jogurta pakas cena būs CJ un jogurta paku daudzums būs DJ. Un tagad es šo visu varu pierakstīt daudz ātrāk un vieglāk, un šis, mani draugi, ir iemesls, kāpēc matemātikā pastāv burti.